Mani sauc Andris Arnsons, un šis ir online kursu aizkulises. Tās ir sarunas, kuru mērķis ir palīdzēt savu jomu ekspertiem, coachiem un kursu veidotājiem attīstīt biznesu online virzienā. Šī saruna būs ar iedarbīgas komunikācijas ekspertu Aigu Veckalnu, kuru Instagram atradīs kontā pieturzīmes. Sarunas ierakstā pašā paskrēja nemanot, jo bija gan daudz interesantu diskusiju, gan arī daudz praktisku padomu, kurus es zinu, ka tu uzreiz varēsi likt lietā. Un dažas no lietām, kuras tu uzzinās, būs, kā atrast balansu starp iedarbīgu un pareizu valodu, kā izmantot stāstniecību savā saziņā un pārdošanā, un kā rakstīt, lai tavu tekstu patiešām izlasa un saprot tieši tā, kā tu vēlies. Pēc šīs sarunas mums ar Aigu pašiem bija izveidojušies tādi kārtīgi pieraksti, tāpēc arī tev iesaku uzreiz paņemt kladīti. Un noteikti piespied abonēt vai subscribe platformā, kurā šobrīd šo klausies, lai nepalaist garām arī nākamās sarunas. Un tagad saruna ar Aigu Veckalni. Čau, Aiga! Čau, Andi! Man tāds prieks, ka tu esi pievienojusies. Es uzreiz gribēju tev izteikt komplimentu par tavu Instagramu. Man tavs Instagrams tik ļoti patīk. Un tas galvenais iemesls, kāpēc man viņš patīk, ir tas, ka valoda varbūt neliekas tāda seksīgākā lieta, par kuru runāt, bet tev, man liekas, ir izdevies to padarīt tik interesanti tieši ar tām, ievietojot kaut kādus spēles elementus, kas tev ir storijos, tev ir visādi tie, ka tur cilvēki var balsot, kurš ir pareizais un var dalīties saviem variantiem. Un tava storija ir viena no retiem, kuriem es tā kā reāli visiem eju cauri, spiežu uz tām spēlītēm, piedalos un sekoju līdzi rezultātiem. Tā kā man ļoti patīk tas, ko tu dari, un vēl jau vairāk, kā tu dari tās lietas. Tā kā man prieks, ka tu esi pievienojusies arī uz šo te sarunu pie manis. Paldies, es klausos un smaidu, tik forši to dzirdēt. Jo man tas arī mans mērķis stāstīt par to, tādā aizraujošā veidā padarīt kaut ko, kas, kā tu teici, varbūt nav ļoti seksīgs, un parasti liekas, ka ar to nodarbojas tikai tādi stīvi, drūmi valodnieki kaut kur kabinetos aiz slēgtām durvīm, padarīt to pieejam, padarīt to aizraujošu ikvienam. Es vienkārši gribēju tevi uzslavēt, tāpēc, ka es zinu, ka tas paņem diezgan daudz resursus, un tā kā pateikt tev paldies par to, ka tu to dari. Šīs sarunas mērķis no manas puses man ir ļoti sautīgs mērķis. Es tev uzaicināju priekš sevis. Es ceru, ka kādam citam noderēs, bet es zinu, ka man noderēs. Tad tas, par ko tu runā, ir, tu man vari palabot, bet par to, kā cilvēki var uzlabot savas komunikācijas prasmes, komunikācijas spējas, un tas ir arī viens no maniem mērķiem, ir uzlabot tās. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī taisu šādas te sarunas, jo tā kā trenēties, runāt publiski, tā kā uzstāties, komunicēt, un es zinu vienkārši cilvēkiem, kas ir, kuri vada savus mazos uzņēmumus, kas pašnodarbinātie, kuri paši, kuriem nav komunikācijas departaments, kā lielākos uzņēmumus, tad viņiem pašiem ir jākomunicē par to, kas viņi ir, ko viņi dara, pašiem ir arī jāpārdod. Un manā auditorijā ļoti daudz cilvēku, arī, kas arī vada apmācības, tad viņiem arī ļoti svarīgi efektīvi komunicēt, nodot, teiksim, to informāciju. Un tas ir tas, kur es redzu, ka tā ir tava specialitāte. Tev ir ļoti daudz vēl citas lietas, kuras tu labi zini, bet es domāju, ka tieši tā efektīvā komunikācija ir tas, uz ko mēs šodien arī varētu koncentrēties. Jā. Un tad mans pirmais jautājums ir, tu bieži daudz runā par iedarbīgu komunikāciju, un tas arī būs kaut kas, ko būs liels uzsvars šīs dienas sarunā, un es vienkārši gribēju no sākuma varbūt nodefinēt, lai cilvēkiem, lai arī man ir skaidrs, kas ir iedarbīga komunikācija, un varbūt uzreiz arī pateikt, kas ir pretējais, kas ir neiedarbīga komunikācija, un varbūt cik dārgi maksā neiedarbīga komunikācija. Ja mēs runājam par šo vārdu iedarbīgs, kas, protams, ir tas viens no modes vārdiem mūsdienās, vai ne? Mums viss ir iedarbīgs un jēgpilns, bet saziņā mēs varam izšķirt dažas lietas. Pirmkārt, iedarbīga saziņa ir tāda, kas ir pielāgota auditorijai, kas ir iederīga, ka mēs nevis vienu ziņu vienā veidā nododam visiem, bet tomēr mēģinam pirms tam izprast, ar ko mēs runāsim, kam mēs rakstīsim. Un tā tālāk, un tas palīdz uzreiz izvēlēties gan vārdus, gan strukturēt domu, gan varbūt padomāt, ka varbūt šoreiz es runāšu vienkāršāk, vai šoreiz es varu atļauties runāt sarežģītāk. Ja, šī pirmām kārtām ir pielāgota auditorija, jeb iederīga. Otram kārtām iedarbīga saziņa ir tad, kad mēs runājam un rakstām skaidri. Un te es nedomāju tikai artikulāciju, izrunu, kad mēs runājam mutvārdos, bet kad mēs savu domu spējam paust ar tiem vārdiem un tādā veidā, ka mēs to precīzi nododam, un otrs cilvēks to saprot tieši tā, kā mēs domājam.
nevis uzdod mums jautājumus, lai precizētu vai pārprot, vai arī mēs paši brīnāmies pēc 2 nedēļām izlasot, piemēram, savu tekstu, ko tad es tur īsti esmu gribējis pateikt. Man tikko tieši bija tas gadījums, man uzrakstīja cilvēks Instagramā, es viņam atbildēju, viņš man atbildēja atpakaļ, es lasu to viņa atbildi, es domāju, ko viņš saprata no tā, ko es rakstīju, pati no atpakaļ, un es to saku, es pats nesaprotu, ko es te esmu uzrakstījis. Tieši tā. Un tas ir normāli, jo domas ir atšķirīgs process no runāšanas vai rakstīšanas. Protams, ka mums domas ir ātrāks, arī haotiskāks. Mēs jau paši tur visu zinām, visu esam izdomājuši, un to, ko mēs uzrakstam, tas nevienmēr ir tas, ko mēs īstenībā gribējām pateikt. Bet mūsu lasītājs vai klausītājs jau lasa vai dzird to, ko mēs pateicām, vai ne? Nevis to, ko mēs gribējām pateikt. Nu, tad skaidrība. Tātad, ja pielāgot lasītājiem vai klausītājiem, rakstīt un runāt skaidri, arī precizitāte, proti izvēlēties tikai tos vārdus vai tikai tos vārdkopus vai teikumus, kas ir vajadzīgi. Nu, nerakstīt to, ko nevajag, bez kā var iztikt. Un bieži vien tā ir mutvārdos, tas izpaužas kā liekvārdība, bet liekvārdība mutvārdos jau mēs nevaram tik viegli kontrolēt, ja mums vienlaiks ir jādomā, jāskatās, kā reaģē klausītājs un tā tālāk. Bet rakstos gan mēs varam pie tā piedomāt. Tātad šī precizitāte, un, protams, arī pareizība. Tā ir svarīga. Nav tā, ka ir tikai svarīgi domāt par auditoriju un domāt par skaidrību un nedomāt par to, kā tad es to uzrakstīšu no gramatiskā viedokļa. Tekstu, kurā nav komatu vispār, vai kur komata ir salikta nepareizi, tādu tekstu ir grūtāk uztvert. Tas ir pierādīts. Mēs paši varam izmēģināt, izdzēst komatus un tad paskatīties, kā mēs to sapratīsim. Vai arī mēs varam nepareizu vārdu pateikt vai uzrakstīt, sajaucot vārda nozīmes. Arī tas var radīt nepārāk labu priekšstatu par mums. Ja mēs jaucam patētisks un poētisks vai vēl dažādas cits vārds, kas izklausās līdzīgi. Man starp citu ir doma izveidot tādu sēriju, ko izklausās līdzīgi, bet dažādas nozīmes. Tad būt arī pareizam, domāt par šo pareizrakstību. Bet neizvēlēties to kā vienīgo iespējamo panacēju. Visi šie manis nosauktie kritēriji ir svarīgi kopā. Tikai kopā tie panāks vēlamo efektu, ietaupīs naudu vai palīdzēs nopelnīt naudu. Un atbildot uz tavu jautājumu, cik tad maksā neiedarbīga komunikācija, to mēs varam izteikt visbiežāk konkrēto cilvēku vai darbinieku laikā. Piemēram, ja tā ir klienta apkalpošanas nodaļa, un uzņēmums ir kaut ko paziņojis, izsūtījis vēstules, tad mēs to varam izvērtēt tajā, cik daudz papildu jautājumu atnāk, cik daudz zvanu mēs saņemam ar precizējošiem jautājumiem. Vai arī, ja tas ir Instagram satura veidotājs, tad šo iedarbīgo komunikāciju var izvērtēt pēc atsaucības, pēc reakcijas. Ja, vai tā ir, piemēram, mēs esam gribējuši, lai cilvēks uz kaut ko pierakstās, ja, vai kaut ko nopērk, vai kaut ko pasaka, atbild uz jautājumu. Un redzam, cik tās atbildes ir daudz un vai tās vispār ir. Pēc tā mēs varam vērtēt arī šo iedarbīgumu. Un tātad tas mums visbiežāk izmaksā laiku, un laiks, kā zināms, ir nauda. Ja mēs savu patērēto laiku kaut kam varam vienmēr pārvērst arī skaitliskā izteiksmē naudas ziņā. Viena no tām lietām, kuras jau pirms sarunas zināju, ka es gribu tev pajautāt, un bija par tu teici, cik svarīgi ir arī tā pareizība un lai viņi būtu iedarbīgi arī. Yeah. Un es manā skatījumā, manā pieredzē, tīpaši veidoju arī pārdošanas tekstus. Varbūt tas ir tāds mīts, vai tas vienkārši ir manā galvā, kad man liekas, ka bieži vien, tīpaši, ja mēs domājam par pareiza vārda lietošanu, kad šīs lietas bieži vien iet tā kā viena pret otru, kad iedarbīgāks varētu būt vārds, kuru cilvēku lieto, bet tas nav pareizs. Te piemērs ir, mēs bieži vien sakām manā draugu komunicēt ar saviem draugiem, mēs sakām podcasts. Pareizi ir raidieraksts. Es nekad neesmu dzirdējis, izņemot varbūt sarunā ar tevi, ar tavu kolēģi Lāsmu, piemēram, ka cilvēki lietot šo vārdu. Un tad jautājums, kā atrast šo te robežu starp
pareiza vārda izmantošana vai izmantot šo vārdu, kurš varbūt ir tas, ko cilvēki lieto un kur viņi reaģēs un viņiem būs kaut kāda reakcija uz to vārdu. Varbūt tā reakcija būs tieši tā, kur mums vajag. Tīpaši tas ir saistībā ar pārdošanas tekstiem, kad mums ir nepieciešams, lai cilvēks pirktu. Un ja viņš apjuks pie vārda raidieraksts, un viņš nezinās, kas tas tāds varbūt ir, viņš varbūt neiegādāsies konsultācijas par raidierakstu izveidošanu. Kā tu skaties uz šo te balansu? Brīnišķīgs jautājums, un es tūlīt arī paskaidrošu par pašu podcastu, bet es vispārīgi atbildēšu tev lielo jautājumu. Starp citu, arī kompliments tev par taviem tekstiem. Tev ir brīnišķīga spēja, ļoti labi tu proti uzrakstīt tā, lai tas būtu garšīgi, lai tas cilvēki interesētu. Ja? To no tevis noteikti var mācīties, un noteikti aicinu cilvēkus ar tevi par konsultēties, pirms viņi palaiž savus pārdošanas lapas, jo tev brīnišķīgi sanāk. Bet atbildot uz tavu jautājumu, valodā ir iespējams viss. Nav tā, ka valodā kaut kas nebūtu iespējams. Valoda pieder mums visiem, mēs to veidojam, un valodā ir iespējams viss, ja vien tas ir iederīgi, tad atbilst tavai auditorijai, ir saprotams tavai auditorijai, un ja tas ir iedarbīgi, ja tas panāk tavu mērķi, ja tas panāk un īstenot to, ko tu esi gribējis panākt. Un attiecīgi atbildot uz šiem diviem jautājumiem, vai tas ir iederīgi, vai tas ir iedarbīgi, tu vari rīkoties kā tu vēlies, ja tev ir pārliecība par šiem abiem punktiem. Taču, protams, ir jāņem vērā tādi mazi sīkumi. Piemēram, vārds podkāsts. Vārds podkāsts nav slikts patiesībā, un arī es esmu veikusi vairākas aptaujas, un vienmēr vārds podkāsts uzvar. Un tas ir normāli, tāpēc, ka tas ir īsāks par raidierakstu, tas ir nevis iederīgāks, bet tas ir ierastāks nekā raidieraksts un tā tālāk. Taču, pret ko es, piemēram, iebilstu, ja mēs rakstītā tekstā rakstām nevis podkāsts ar K un ar A un ar S galā, bet ja mēs rakstām podcast, ja mēs rakstām angliski latviešu valodas tekstā, tur es savukārt iebilstu. Jo katrs vārds, kas nav uzrakstīts latviešu burtiem, kas nav uzrakstīts cilvēkam saprotami, pie tā mēs aizķeramies. Un pie tās aizķeršanās es labprāt tagad arī uzkavētos kādu brīdi, jo mūsu uzdevums kā rakstītājiem, kā tekstu veidotājiem vai kā runātājiem, piemēram, mācības vadot, ir darīt tā, lai mūsu teiktais, rakstītais plūstu un lai lasītājiem vai klausītājiem nekur nebūtu jāaizķers. Jo kas notiek, ja es aizķeros pie kāda man nezināma vārda, vai tā rakstības, kas man ir jāizburto, vai saīsinājuma, vai kaut kāda jēdziena, ar ko es vēl neesmu pazīstams, bet lektors man jau par to stāsta, bet paskrienot tam garām. Man pazūd doma. Es varu aizķerties pie tā un vairs neklausīties, kas notiek tālāk, vai arī nesaprast, par ko vispār cilvēks runā. Tāpēc ir tik svarīgi vienmēr domāt par to, lai tas ir iederīgi, iedarbīgi, bet arī kā tas ir uzrakstīts, un vai es esmu to pateicis un uzrakstījis pareizi, vai lasītājs kaut kur neaizķers. Tā ir mūsu atbildība kā runātājiem, kā satura veidotājiem, kā rakstītājiem un kā lektoriem arī mūsu mācībās. Man šeit vienmēr patīk arī saviem klientiem atgādināt par to, kā strādā mūsu smadzenes. Te, protams, kāds zinātnieks varēs palabot, bet vienkāršā valodā mūsu smadzenes ir kaloriju taupīšanas mašīnas. Un visu laiku meklē iespēju, kur nepatērēt kalorijas. Un ja tiek lasīts teksts un rodās kaut kāds, mēs apstājamies pie kaut kāda vārda vai izteiciena, kurš mēs nesaprotam, ko tas nozīmē. Mūsu smadzenēm ir jāpatērē kalorijas, resursi, lai šo vārdu saprastu, padomātu, patītu atpakaļ. Varbūt es esmu kaut kur dzirdējis par to, kāda bija tā pareizā nozīme un tā tālāk. Un tas prasa šīs kalorijas. Smadzenēm negribās tērēt kalorijas, un bieži vien viņas vienkārši atslēdzās no šī uzdevuma. Vai nu iziet ārā no lapas, vai nu izslēdz ārā video, vai nu Instagramā vienkārši piespiež next, nākamo storiju. Un tas, man liekas, ka bieži vien, vienalga gan veidojot apmācības, gan komunicējot arī Instagramā, savu jomu eksperti ir vienkārši ļoti sautīgi, jo viņi grib parādīt, cik liela eksperti viņi ir. Un valoda, man liekas, ka ir fantastisks instruments, kā es varu parādīt, cik krūts es esmu vienkāršā valodā sakot. Jo lielākus vārdus es lietošu, jo sarežģītāks, jo cilvēki domās, pasties, kāds viņš gudrs. Un man liekas, ka tie, kur ir tā atšķirība varbūt starp kaut kādiem, kas ir zinātniekiem, un viņi ir eksperti jomā, starp pasniedzējiem, ka pasniedzējiem ir tā spēja
runāt tanī līmenī, kurā ir viņa lasītājs vai klausītājs, viņa studenti, viņa apmācāmie, un nolikt savu ego mazliet malā. Jo es ļoti labi zinu, ka tas tā kā var būt grūti nolikt malā un padomāt par to, kas ir tas, ko es gribu no šīs komunikācijas, kas tad ir tās komunikācijas mērķis, jo tas ir, lai cilvēks saprastu, un viņam šī informācija tā kā nosēstos, un viņš varētu viņu arī nākotnē pielietot. Nu, tad man varbūt ir jārunā 6. klases līmenī un jāpadomā par to, ka jau neviens nepadomās, ka tu neesi eksperts tikai tāpēc, ka tu runā varbūt vienkāršākā valodā. Un patiesībā gluži otrādi būs cilvēki, kas tevi sāks uzskatīt par vēl lielāku ekspertu, jo tu māki sarežģītas lietas, sarežģītas idejas izstāstīt vienkārši, un viņi to saprot. Jo tajā brīdī, varbūt kāds padomās, cik gudrs cilvēks zina visus šos gudros vārdus un zina visus šos procesus, bet tas noteikti neuzlabos mācību pieredzi, un beigās cilvēks vai nu ir sapratis, vai nav sapratis, vai nu spēja izmantot lekcijā dzirdēto, vai nespēja izmantot. Bet es iedomājos vienu piemēru, tad, kad tu stāstīji par tiem gudrajiem vārdiem, un es nesen redzēju Instagramā, mana paziņa ir izveidojusi savu tā kā eksperta profilu atsevišķi no privātā. Un viņi ir apgūsi kādu psiholoģijas specialitāti un sāk konsultēt cilvēkus, piedāvā arī grupu konsultācijas un tā tālāk. Un viņas pirmais ieraksts šajā eksperta profilā ir nevis par to, kas viņa ir, kādas ir viņas vērtības, kāds ir viņas stāsts, kā viņa vispār nonākusi ir līdz šim psiholoģijas studijām, kāpēc viņi to sāk darīt, varbūt kādu problēmu tās viņai ir atrisinājuši un tā tālāk. Bet viņas pirmais ieraksts ir par to, ka viņa uzreiz pirmajā rindkopā nosauc šo specialitāti, kas sastāv no 3 vārdiem, ir ļoti sarežģīta, ir grūti saprast, kas tas ir. Un tā vietā, lai tā kā izskaidro to, viņa turpina ar vēl citiem gudriem vārdiem. Un katrā nākamajā rindkopā nāk kāda jauna gudra vārda. Un pēdējā rindkopā, un ieraksta diezgan garš, pēdējā rindkopā viņa raksta, citreiz es izskaidrošu, ko šie termini nozīmē. Nu, patiesībā iespējams, cilvēks nemaz nav ticis līdz tam, un varbūt pat nelasīs arī tālāk. Jo tas mūs neinteresē. Mūs neinteresē gudri vārdi vai ko mēs gudri esam izdarījuši vai izmācījušies. Mēs gribam zināt, kāds man no tā labums. Vai kā tas var norezinēt, kā tavs stāsts var norezinēt ar mani. Un tu šos gudros vārdus nevajag. Protams, ka tev kaut kādā brīdī ir jāizstāst, ko šī specialitāte nozīmē. Izdari to uzreiz sākumā un tālāk stāsti jau tādiem saprotamiem vārdiem, kāds man kā lasītājam vai tavam potenciālam klientam no tā ir labums. Mēs, ka bieži šie akadēmiskajā vidē, man ir draugi, kas dzīvojas pa akadēmisko vidi, un viņi saka, ka tur esot tā kā mazliet cita likuma, tur kaut kā, kad ir ļoti svarīgi tur komunicēt tieši šajos sarežģītajos vārdos, jo viņiem ir sava hierarhija, kurā vietā tu tagad atrodies, ja tev ir šis vārds pielikts klāt tavējam un tā tālāk, bet man liekas, ka pareizi to arī teici. Šis ir kaut kas, ko es arī cenšos saviem klientiem atgādināt. Viņi uzraksta to garo tekstu. Viņi saka, man ir svarīgi šo nokomunicēt. Es saku, ļoti labi, ka tev ir svarīgi. Gan izvēlēt, neviens šo nelasīs. Mēs varam skatīties arī mājaslapās, var redzēt arī statistiku, piemēram, var redzēt arī tos datus par to, cik tālu cilvēks ir nobraucis, cik zemu viņš tam lapā ir nobraucis. Un es to vienkārši uzreiz varu pateikt. Šo izlasīs varbūt 5% no visiem cilvēkiem, kas apmeklēs. Konkurenti. jā, un visbiežāk te būs kaut kādi konkurenti, kas vienkārši pētīs, ko tu dari un kā tu dari. Un tas cilvēkiem parasti tas palīdz viņam mazliet iedot iekšās par to, kas tad ir tas tavs mērķis. Vienkārši, ka tu esi visu pateicis, izlicis no sevis ārā, un tad tālāk tā nav vairāk mana atbildība, kas ar to informāciju notiek, vai arī tu tomēr skaties, kā tā informācija arī tiks uztvērta, un vai viņi tiks uztvērta, ka tu padomā par to vienu soli tālāk. Tas prasa empātiju. Man liekas, tas prasa ļoti lielu empātiju. Un šis ir kaut kas, kurus tev arī gribēju prasīt. Tu minēji, kad ir jāzina, kam tu to raksti, par to auditoriju, un tas palīdz arī saprast, kādu valodu izmantot, kāds vārds izmantot, un cik sarežģīti, cik vienkārši. Kā cilvēks, nezinu, vai ir kaut kāds metods, bet kā uzķert, vai kā saprast varbūt to savu auditoriju, kam es to rakstīšu. Jā, un tas ir kaut kas, ko, piemēram, uzņēmumos, kur ir lielākas komandas,
tam ļoti bieži tiek tērēts diezgan daudz naudas un laika resursu, lai saprastu savu mērķa auditoriju. Tiek veikts aptaujas, un dažkārt arī kādi socioloģiskie pētījumi un tā tālāk. Tam tiešām tiek veltīts daudz laika, bet ko darīt, ja es esmu viens pats un gribu vairāk saprast, kā man rakstīt. Nu, patiesībā te var izmantot, ja nav šīs iejūtības vai nav vēlmes veikt kaut kāds pasākums, bet mēs nonāksim līdz pasākumiem arī, tad var izmantot to pirmo vispārīgo principu, ka, ja tu nezini savu auditoriju, tad raksti pēc iespējas vienkāršāk. Jo to sapratīs arī tie, kuriem varbūt nav tik labs vārdu krājums vai kuri nav eksperti konkrētajā jomā, kā arī sapratīs tie, kuri ir eksperti. Neviens nekad nav sūdzējies, arī zinātniskā vidē, neviens nekad nav sūdzējies, ka viņam kaut ko izstāsta pārāk vienkārši. Varbūt mēs to kaut kur nokomentējam, pasakām, tādā veidā, lai izrādītu kaut kādu savu tādu, pārākumu, bet mēs esam priecīgi, ka mēs varam saprast visi. Tad tas ir tas lielais princips, ja nav laika veikt šo izpēti. Bet es iesaku veltīt laiku izpētēji. Pilnīgi vienmēr veltīt laiku izpētēji, un to var darīt dažādos veidos. Principā Instagrams arī ir lielisks rīks, kur nevajag maksāt par šo socioloģisko izpēti. Var uzdot jautājumus savai auditorijai. Var to darīt regulāri, var to darīt par auditoriju un tās vērtībām un interesēm vispār, vai iztaujāt auditoriju par šo konkrēto produktu. Nevelti mūsdienās ir izplatīts šis process, kas devs, ja? Kad mēs customer development, kad mēs izpētam savus klientus un uzdodam jautājumus. Es zinu, ka daudzi lektori, daudzi Instagram satura veidotāji pasaulē tā arī dara. Viņi pirms sazvanās ar saviem sekotājiem, uzdod noteikts jautājumus, vai uzdodot šos jautājumus anketās. Visādā veidā mēģina izprast, kāds ir mans klients. Un, attiecīgi, tas palīdz arī saprast, kā to komunikāciju veikt. Tas ir viens no veidiem. Otrs, ja ir tāds regulārs darbs ar auditoriju, piemēram, mācību veidotājiem, tad tiešām turēt ausis vaļā un ieklausīties auditorijā. Kādus papildu jautājumus uzdod auditorija? Ko auditorija grib precizēt? Un ja auditorija uzdod jautājumus par kaut kādām lietām, ko mēs jau prezentācijā esam iestrādājuši un kurām mēs dragājam pāri, tad iespējams ir jāiet atpakaļ uz to slaidu un jāstāsta vēl vienkāršāk. Jāpaiet tas solīts atpakaļ. Un to vienmēr varēs dzirdēt, vienkārši ir jābūt ausīm atvērtam. Es parasti iesaku arī saglabāt, piemēram, tērzēt vai rakstīto, saglabāt čatā, un tad iziet cauri tiem jautājumiem. Tur bieži vien ir labi ieteikumi, kā varētu vēl papildināt mācības. Un tā tālāk. Vai ja cilvēki uzdod, piemēram, Instagram vēstulēs papildinošus jautājumus, ko tas nozīmē, vai komentāros viņi prasa, ko tas nozīmē, tad šie jautājumi pilnīgi noteikti norāda uz to, ka mēs kaut ko esam stāstām pārāk sarežģīti, ka mēs esam izlaiduši kaut kādu procesu tajā stāstniecības daļā, mēs esam kaut kādu posmu izlaiduši. Un pierakstīt to un likt to uzreiz lietā. Vēl kāda lieta, kas bieži liekas, to es atcerēšos, to es paturēšu prātā nākamreiz. Visbiežāk mēs neaizmirstam, ja mēs to nepierakstām vai neiestrādājam uzreiz. Tie ir tie rīki, ko es izmantoju. Es neesmu izmantojusi maksas rīkus, piemēram, kādām socioloģiskām aptaujām, vai neesmu veikusi tāds nopietnāks pētījums, bet es vienmēr ļoti ieklausos. Līdzīgi kā Diāna teica arī sarunā ar tevi, ka viņa vienmēr rūpīgi izlasa, ko sekotāji raksta, un arī tos vārdus, ko viņi izmanto. Un te, man liekas, Diāna pateica ļoti būtisku lietu, ka mums ir svarīgi arī runāt mūsu auditorijas valodā. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē runāt kādā konkrētā valodā, protams, ne. Tas ir pats par sevi skaidrs, bet izvēlēties tos vārdus. Ja cilvēks mums uzdod jautājumu par kaut kādu procesu, tādiem vienkāršiem vārdiem neizmantojot specifisku terminu, tā ir zīme, ka arī mums vajadzētu tā izmantot. Tas termins, protams, tam kaut kur ir jāparādās, jāpasaka, to sauc par to un to. Un tiešām runāt klientu valodā. Un tas pats arī ar vēstulēm, piemēram, ja kāds mums kaut ko jautā, vai ja mēs kaut ko cilvēkam vēlamies piedāvāt to tādā valodā, kā cilvēki par to runā, kā viņi par to interesēs. Tas saskan arī to, ko tu teici. Ja, piemēram, pārdošanas tekstos, protams, netaisīt tos sterilus, stīvus, super literāri, tik pareizus
un tik baltus un pūkains, ka cilvēks pārskries pāri un viņam nekas neaizķersies, nekādas emocijas tas neizraisīs, nekādu reakciju neizraisīs. Nu, kā zināmai daļai empātijas tomēr ir jābūt, un to var izskopt. Tas nav tā, ka mēs piedzimstam, ka mēs mākam tā izteikties un nemākam, vai mākam ieklausīties vai nemākam. Mēs varam to trenēt. Citam tas paņems ilgāku laiku, lai to izdarītu. Citam varbūt būs jādara, nedaudz piespiežot sevi. Ja? Un kāda jēga no tā? Es tā parasti nerunāju. Nedaudz pāriet pāri tam savam komforta robežām. Citiem tas būs vieglāk, cits uzreiz dzird un ieklausās. Bet, protams, bez tādas empātijas mēs nevaram droši vien veidot saturu tādā ziņā, ja mēs vēlamies auditorijas iesaisti un ja mēs vēlamies arī auditorijai kaut ko piedāvāt. Nu, šis ir, man liekas, tāds, es to redzu kā tādu pamatu iedarbīgai komunikācijai, jo tas ir par tām abām pusēm. Nevis tikai par to, kurš komunicē, bet arī par to, kurš saņem šo te komunikāciju, kā viņš viņu to uzsver, kā viņš saprot, un tur vienkārši nav iespējams bez empātijas, un te pāris tādi praktiski no manas puses, ko es zinu, ka es piekopju, ko es iesaku arī saviem klientiem. Viens ir tātad īpaši tiem, kas veido kaut kādus jaunus mācību materiālus vai kaut ko tam līdzīgu, vai varbūt grib uzsākt tikai savu, uzņēmēju darbību. Un te es noteikti ieteiktu veikt intervijas ar saviem potenciāliem klientiem, ar cilvēkiem, kuriem tev liekas, ka viņiem varētu šis te interesēt. Un te lai uzzinātu, kāda viņu sapņu mērķi, kāda viņu izaicinājumi ceļā uz šiem mērķiem, ko viņi jau ir mēģinājuši darīt. Un te viena tāda svarīga lieta, kur lielākajai daļai ir, viņi saka, jā, es jau šito darīju, neko nedabūju ārā. Un te ir jāsaprot, ka dažreiz cilvēki, ko viņi dara, viņi sāk jau skaidrot, viņi sāk jau mācīt. Cilvēks pasaka, mans izaicinājums ir tas, ka es nezinu, kā uzrakstīt Instagram ierakstu, un tie eksperti bieži vien jau gāžās virsū un jau sāk stāstīt un tā tālāk. Un tas, ka vienkārši tādā veidā mēs palaižam garām, varbūt tas cilvēks, viņš būtu pastāstījis kaut ko vairāk. Tu viņam var pajautāt, kad bija tā pēdējā situācija, kad tev bija problēmas uzrakstīt to Instagram ierakstu, kā tu tajā brīdī jūties, kāds bija tas gala rezultāts vai ko tu beigās izdarīji un tā tālāk. Un uzdodot šos jautājumus un turot savu muti ciet, man patīk arī draudzenei Elīnai Pelčerai, viņai ir, tagad cilvēki, es izstāstīšu viņas noslēpumu, tātad viņi savās konsultācijās, cilvēki viņi runā, un tā, ka viņai gribās kaut ko pateikt, cilvēkam iedot kaut kādu, kaut ko viņa pateikt vai priekšā, vai palīdzēt, viņi vienkārši pieliek rogu priekšā šajā te turi muti kaut kādā ziņā, un ja mēs vairāk turētu muti ciet, vairāk klausītos un nodalīt šīs lomas, kad es esmu instruktors, pasniedzējs, un kad es esmu te, lai veiktu šo te tirgus izpēti, savu potenciālo klientu izpēti, un tādā daļā nevajag runāt tik daudz. Tur vajag uzdot vairāk jautājumus un vairāk klausīties. Tad man liekas, ka būtu daudz vieglāk nokļūt pie šiem tekstiem, jo bieži vien ir tā, ka pašam gribās lietot terminus, finanšu resursi, bet tavi klienti nekad, ejot gulēt, tur vīrs sievai nekad nav teicis, klausies, mīļā, man ir satraukums par mūsu finanšu resursus, tur ilgtermiņa situāciju vai kaut kā tādu. Mīļā, man ir satraukums par naudu. Un protams, ka nauda nav tas pats, kas finanšu resursi, bet tas ir tas, ko cilvēki lieto, tas ir tas, ko viņi saka, un ja tu gribi iedarbīgi komunicēt, tad tev ir jāizdara šī te izvēle. Jā, bet tajā pašā laikā tā, protams, ir smalka robeža, jo tavs uzdevums ir arī izglītot. Viens tu noklausies, protams, izmanto tos vārdus, ko cilvēki lieto, bet vienlaiks arī izmanto arī vārdus, kādi būtu jālieto, ja mēs, piemēram, runātu par profesionālu vidi, vai ne, lai cilvēks uzzinātu vairāk, piemēram, par šo jautājumu, vai lai cilvēks spētu izteikties par šiem lietām, arī izmantojot tos pašus terminus. Un tāpēc man bieži saka, bet kā tad mana auditorija tur vienmēr saka posts vai storijas, viņa nesaka tur ieraksts vai stāstiņš. Un ko tu man tagad to teiktu tikai to ierakstu un stāstiņš, viņi nesapratīs. Tā ir, bet mans uzdevums arī kā satura veidotājiem ir arī izglītot cilvēks par šiem pareizajiem, par šiem terminiem, kas varbūt būtu iederīgāk arī citās situācijās, ne tikai, piemēram, sarunās virtuvē pie galda.
Un tāpēc vienmēr ir jāizvērtē, vai šī tā izglītojošā situācija, un ja tā ir izglītojošā situācija, tad es izmantoju abus vārdus un paskaidroju gan vienu, gan otru, un iedod cilvēkiem kaut kāds iespējas, pajautājumus, nevis pajautāju, bet dodu variants un stāstu, kāpēc, piemēram, šis vārds ir labāks un tā tālāk. Bet, ja tā ir situācija, kur es veicu izpēti, tad, protams, jā, man ir 2 ausis, 1 mute, vai ne, es veltu šo resursu tam, kas man ir dots ķermeniski, lai uzklausītu. Bet vienlaiks, manuprāt, arī svarīgi tomēr, ka mēs nevairāmies arī no noteiktiem vārdiem un terminiem, jo arī tie mums kaut kādā ziņā var palīdzēt sasniegt noteiktus mērķus. Šis ir, es tev piesakoju, un man ir ļoti vērtīgi, bet tādā pašā laikā tas man rāda bieži vien iekšā šos jautājumus, kā atrast to balansu, kurā situācijā lietot kuru vārdu. Jo citreiz ir tā, ka es redzu tavas stāstus, protams, es zinu, tu iedvesmojies no visa. Man tāda sajūta, ka tas ir anglis vienkārši targetē mani. Jo tas ir tieši tā vārdu kombinācija, kur es pirms pāris dienām izmantoju, tieši ir man tāds, tas, zini, tā kā draudzīgi, un es esmu ļoti, ļoti pateicīgs, bet tāpēc es gribēju ar tevi šo te sarunu, un es zināju, ka tu man nepateiksi, tad dari tā, un tad dari tā. Es sapratu, ka tas ir sarežģītāk, un ir jāatrod kaut kādā veidā tas balans, jo man arī negribās katru reizi pateikt vienu vārdu, jeb to otru vārdu, jo tas atkal, ja mēs atgriežamies pie tām smadzeņu resursiem un tā, jo vairāk būs tur visādi komati un jeb un viss kaut kas, tas pazaudēs, tas teikums vai tas teksts pazaudēs to iedarbīgumu savu, un tad, tā kā paldies tev, tāda laikam bija tā atbilde, kuras jau zināju, ka tu to arī dosi, un tā, un tagad man uzreiz atnāca tas nākamais jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, ir, es esmu uzrakstījis kaut kādu tekstu, un kā tu teici, salīdzinām ar mutisko komunikāciju, ir tā iespēja, ka pirms es piespiežu sūtīt, kad es viņu varu pārlasīt, un kāds ir tas process? Pirms es uzrakstīju to pirmo, vienalga vai tas Instagram ieraksts, vai es uzrakstīju pirmo e-pastu, vai arī es uzrakstīju pirmais melnraksts kaut kādai mājaslapas pārdošanas lapai kaut kādai. Kāds ir tas process, kā es varu padarīt šo tekstu iedarbīgāku? Es vēl pirms atbildēšu uz šo konkrēto jautājumu, vēl neliels komentārs par to, ko tu teici pēc iepriekšējās mūsu tēmas. Protams, ka mums ir jāņem vērā tas iedarbījums un iederīgums. Par to nav vispār runa, un, protams, ka sarežģīti teikumi, vai es tur jebu lietošu, vai tik daudz iekavās likšu tos skaidrojums, protams, ka tas var apgrūtināt uztveru. Bet vienlaiks, manuprāt, ko ir būtiski atcerēties mums, kuri veido saturu, vai nu tas būtu, blogs mājaslapā, vai nu tās būtu mācības, vai tas būtu Instagram saturs, ka mēs savā ziņā esam arī tāda latviešu valodas kopēji, latviešu valodas lietotāji, kurus skatās un kurus vērtē citi. Un mums visiem ir svarīgi, lai tā mūsu latviešu valoda nepazūd, un lai nav tā, ka pēc 100 gadiem mēs runājam tikai angļu valodas vārdiem. Un es domāju, tādēļ vien ir svarīgi domāt par to, uzrakstīt to latvisko vārdu, vai padomāt, kā tad ir pareizi, vai padomāt, vai šim terminam nav kaut kāds, ka mums nav jāizmanto kaut kāds sarežģīts vārds, bet varam atrast to latvisko. Taču tas nenozīmē, ka mums tas ir jāskaidro visu laiku. Te atkal mēs varam sekot tādai saprāta balsī, loģikas balsī un atrast to īsto vietu, kur to pateikt, īsto vietu, kur to paskaidrot. Lai tas neietekmētu arī vizualitāti, lai tas neietekmētu arī šo teksta iedarbīgumu. Ja, un tas, manuprāt, ir svarīgi. Un tādēļ šis process, kā teksts top iedarbīgs, ir tik svarīgs, jo šajā procesā mēs varam to saprast. Mūsu, varbūt, es neteikšu kļūda, bet kā mēs parasti rakstām tekstus, ir tas, ka mēs vienkārši uzrakstām, viss gatavs publicējam. Ka mūsu uztverē bieži vien rakstīšana ir tikai rakstīšana. Bet patiesībā rakstīšana ir kas vairāk par tādu fizisku rakstīšanu, kas tad apsēžos un uzdrukāju. Ka patiesībā rakstīšana jau sākas vēl ilgi pirms rakstīšanas. Un to mēs varam saukt par plānošanu, gatavošanos, uzmetumu veidošanu, vienalga, katram tas izpauž citādi. Es, piemēram, staigājot, pierakstu dažādus vārdus un vārdkopas vai tādus pusteikumus telefona piezīmēs.
un nedomāju par to, vai es to izmantošu, kur es to izmantošu, kā tas izstīsies gala versijā. Un tad man pēc tam, kad man jāķers pie tā rakstu darba, man jau ir kaut kādi šādi atslēgvārdi vai kaut kāds gatavs frāzes samestas. Kāds cits varbūt gatavojas citādi. Bet ir svarīgi gatavoties. Ko tad ietver šī gatavošanās vēl atbild uz jautājumu, ko es gribu pateikt? Un tik daudzreiz mēs sev šo jautājumu neuzdodam, un tad mēs brīnāmies, ka cilvēks neizlasa, ka cilvēks neatbild, nepiesakās, neaizriteni līdz galam to lapu, ko es gribu pateikt un ko es gribu panākt. Svarīgs ir ne tikai mans mērķis, bet svarīgi ir tas, kāds būs tas cilvēka mērķis, kad viņš to izlasīs. Un nākamais jautājums, kā mēs to rakstu. Jo, kā jau tu iepriekš teici, protams, ir svarīgi, ka mēs pasakām to, kas mums ir svarīgi, nozīmīgi, ko mēs gribam pateikt. Bet daudz vairāk tajā brīdī, kad mēs rakstām publiski un darbojamies šajā jomā, kur mēs kaut ko piedāvājam citiem, daudz svarīgāk ir tas, kas ir svarīgi lasītājiem. 2 jautājumi, bez kuriem es vispār neiesaku sākt rakstīt. Jo, ja mēs neuzdosim un neatbildēsim uz šiem jautājumiem, tad būs liekvārdība, ja mēs mēģināsim uzrakstīt kaut kā gribēju atgādināt, ka man ir šāds produkts un kas attiecas uz to. Mēs visu laiku tā kā turp šurp staigāsim un izmantosim tādus vārdus. Un otrām kārtām tas nebūs iederīgi, ja mēs nebūsim sev pajautājuši par auditoriju. Un mums, protams, nevajag veikt kaut kādā auditorijas izpēti tagad pirms katras rakstīšanas. Mēs esam izpētījuši savu auditoriju kaut kādā brīdī. Mēs nepārtraukti pētām auditoriju, pētot statistiku vai pētot cilvēku reakcijas vai mācībās uzklausot, ko cilvēki saka. Tā kā mums jau kaut kādai nojausmai par auditoriju tomēr vajadzētu būt. Vai arī mēs eksperimentējam. Un tikai tad, kad mēs esam atbildējuši uz šiem jautājumiem, tikai tad, kad mēs esam uzrakstījuši kaut kādus šos atslēgvārdus, kad mums ir kaut kāda doma izkristalizēsies, mēs ķeramies pie rakstīšanas. Tad sākas tas, ko mēs visbiežāk saucam par rakstīšanu. Un, kad tas ir izdarīts, tad seko nākamais posms, un tas ir pārlasīšanas un pārrakstīšanas posms. Lielākā daļa, ja vien cilvēks nav ļoti talantīgs, izstāsti tūlīt, jo tu esi talantīgs, tāpēc man, labprāt, es gribētu zināt tavu procesu, bet lielākā daļa cilvēku, kuri vēlas uzrakstīt iedarbīgu tekstu un kuriem ir zināmi šie principi visi, un kuri dara to apzināti, lielākā daļa cilvēku pārrakstīs lielāko daļu teksta. Tas ir pilnīgi normāli. Pirmais uzmetums vienmēr ir liekvārdīgs, neprecīzs, varbūt tās domas šaudās neloģiski viena pie otras, un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs tekstu pārrakstām. Tas, ko mēs esam uzrakstījuši sākumā kā virsrakstu iedomāto, visbiežāk nebūs gala virsraksts, ja mēs šim procesam pieejam atbildīgi un apzināti. Un tad tikai mēs pārlasām tādā izpratnē, ka mēs izķeram drukas kļūdas, izķeram kaut kādas gramatikas kļūdas, un tad veicam tādu korektūru paši savam tekstam. Bet pirms tam mēs esam ar to tekstu strādājuši, pārlasījuši, pārrakstījuši un tā tālāk. Tā kā es labprāt zinātu, kāds ir tavs process. Vai tu pārraksti, vai tu dzēsi, vai tev sanāk ar pirmo piegājienu visi tev foršie teksti? Prieks, ka tu domā, ka man ir talants uz šo. Es teiktu tā, ka, piemēram, manai sievai Laura, kur tu zini, es teiktu, ka viņai ir vairāk talants, varbūt, tāpēc, ka viņa jau bērnībā, viņai tur literatūrā, viņa rakstīja, un viņa ir rakstījis blogi, ieraksts daudz. Viņa ir tā, kas nepārlasa. Bet es vienmēr viņai saku, kā tu vari nepārlasīt, un tā viņa saka, es nezinu, es vienkārši arī laižu. Un viņai sanāk labi, arī nepārlasot. Tā kā es teiktu, ka viņa varbūt vairāk ir tas, ka talants man tas atkal ir ļoti, varbūt tāds robotisks, mehānisks darbs ieguldīts, mācoties un tā kā cenšoties visu laiku uzlabot. Un, teiksim, ja tu jautā par to procesu, kaut kādas tās lietas, kuras jau tu pieminēji noteikti, pirms, un arī ir vienalga rakstu e-pasts, arī kaut kāds ieraksts, es bieži vien augšā uzrakstu tieši šo te, kam tas ir un ko es vēlos ar šo panākt, vai tā ir kaut kāda darbība no viņa puses, vai gribu varbūt izglītot, ka man ir ļoti skaidrs, un tas pārsvarā, gan izvēj vienmēr, tas princips ir tāds, ka es to rakstu vienam cilvēkam. Protams, ka šis cilvēks bieži vien ir daudzu cilvēku kombinācija, nezinu, citu sauc par avatāru vai nav, kā es vienkārši zinu savu auditoriju ļoti, tāpēc, ka es gan pats esmu sava auditorija, gan man tie cilvēki visi ir pazīstami, es viņiem ikdienā komunicēju, gan konsultācijās, gan
tie cilvēki, kam es taisu šo te raidierakstu, tie ir tie cilvēki, kurus es pazīstu kaut kādā ziņā. Un tad tas ir tas svarīgākais, jā, kam es to rakstu, un tad es cenšos parūpēties, lai nav šis apjukums, un kad ir tā viena darbība, uz kurien es gribu viņus virzīt. Protams, ka ir kaut kāda arī e-pasti, kur tev sanāk, kad varbūt visam e-pastam varbūt ir dažādās vietās, varbūt ir dažādas darbības, ja cilvēks ir nobraucis jau tik tālu, tad varbūt viņam ir cita darbība, kuras gribu, ka viņš veids, bet, perfektā variantā vismaz, kad vienā rindkopā ir vienam cilvēkam viena doma ielikt iekšā. Tas ir, teiksim, tāds lielās lietas, un tad ir tās mazās, ko varbūt varēs arī papildināt par to rediģēšanu. Es pārlasu. Man ir ļoti liels problēmas ar drukas kļūdām. Es uzņemos daļu atbildības par to, ka es varbūt nepietiekoši rūpīgi pārlasu, bet es zinu, ka man ir tiem, kuriem ir MacBook mazliet vecāki MacBook, viņiem ir tās klaviatūras. Man ir reāli, ka es uzspiežu vienreiz, viņš piespiež divreiz to burtu, un tas ir kaut kas, kur varbūt tev ir kāds instruments, kas man var palīdzēt no šī atbrīvoties, bet rediģējot, es skatos vietas, kur, piemēram, pārāk gari teikumi, un te es bieži vien pieņemu lēmumu, kurš varbūt nav stilistiski pareizs, bet es vietā, kur ir komats, es vienkārši ielieku punktu, piespiežu enter, un nākamais teikums, kurš uzsāku to paplašinājumu, uzsāku atsevišķu teikumu kaut kādā ziņā, jo es zinu, ka cilvēki, tā, ka viņi skenē, ka viņi ieraudzīs garu teikumu, ka viņi varbūt viņi nesāks lasīt, bet atkal, ja būs teikums pat mazliet sadalīts, kad būs vieglāk viņiem tā kā izlasīt to tekstu. Tas ir viens, un otrs ir, ko es skatos, ir visas vietas, kur ir vienlīdzīgi teikumu locekļi, to sauc pareizi, kur ir komats vai vārds un, vai vārds vai, un skatos, vai es varu, vai ir viens vārds, kas raksturo visus trīs šos vārdus, piemēram, īpašība, vai ir viens īpašības vārds, kas raksturo visus trīs šos īpašības vārdus. Tas ir viens jautājums, kas uzdod sev, vai arī ko es cenšos uzdot. Tad ja ir divi vienlīdzīgi tie teikumu locekļi, ja es izsvītroju vienu, vienkārši brutāli izņem ārā, vai teikums pazaudēja savu jēgu, savu nozīmi, vai viņš komunicē pavisam kaut ko citu. Jo man tā ideja ir, es laiku tur prātā, garāks teikums, vairāk kalorijas, mazāk iespēja, ka cilvēki investēs un lasīs to, un ja es izsvītroju ārā, viņi nezina, ko es izsvītroju kaut kādā ziņā. Viņi redzēs tikai to, kas ir. Un varbūt ja tas palīdz sasniegt to pašu mērķi, tad tas ir, manuprāt, tas ir optimālāk. Droši vien vēl kaut kādas lietas, bet tas ir tāds tīri mehānisks lietas, kuras es zinu, vismaz tā apzināti, kuras es daru un kuras cenšos izkaut, bet tam visam pamatā ir šī te empātija pret to lasītāju, iejušanās, saprašana, kas ir viņa sāpes, kas ir viņa vajadzība, kas viņa mērķi, un to teikumu, un to tekstu rakstīt nevis priekš sevis, bet priekš tā otra cilvēka. Tas varbūt tāds filozofiskais pirms vispār ķermas klāt rakstīšanai. Es nezinu, varbūt tev ir kaut kādi labojumi vai papildinājumi, ko tu vēl vari piemest klāt šim procesam. Nē, tu tik labi viss pateici, un es iesaku visiem, kuri mūs klausās, tagad paņemt kādu savu nesen rakstīto tekstu, vai kādu mājaslapas lapu, vienalga, ko jūs esat izveidojuši, un iziet cauri un izdarīt to, ko tu iesaki. Ielikt punktu, kur varbūt šobrīd ir komats vai semikols. Semikols pavisam noteikti droši zina, ka tur var likt punktu. Izdzēst liekos vārdus, padomāt, lai nav tā, ka tie vārdi savā ziņā pasaka vienu un to pašu, un tā kā tu tikko teici, vai arī, ka tie vārdi vispār ir tukšvārdīgi. Piemēram, klasika ir, un es redzu, ka cilvēki tā raksta, viņi tiešām raksta, gribēju atgādināt, vēlējos informēt, vai vēl kaut ko, tādas frāzes noteikti izķert uzreiz ārā. Es izmantoju, dažreiz gribēju atgādināt, tā kā, ja man nav perfekti, bet šitais ir kaut kas, es pat šodien aizsūtīju vienu e-pastu, kurā ir gribēju atgādināt. Tā kā šitais ir jāizcer arī. Jā, jo mēs neko ar šo nepanākam. Tā ir tava vēlēšanās. Tu gribēji atgādināt. Tas ir tāds tehniskais domu process. Tu šo raksti, jo tu gribi atgādināt. Bet otram cilvēkam tu jau vari rakstīt to vārdu atgādināt kaut vai 4 vai 5 reizes. Viņam jau tas nav svarīgi. Cilvēkam ir svarīgi, ko tu gribi viņam
ko tu viņiem gribi atgādināt, kas ir tas, ko tu gribi pateikt, vai ko tu vēlēsi, lai cilvēks dara. Tā kā ar to tiešām uzmanīgi. Bet tā kā tu saki, ir tieši tā, tam drukas kļūdām, ko es varu tev ieteikt? Es varu ieteikt tev to pašu, ko es cenšos darīt, pārbaudīt tekstus Wordā, jo tad tur var ieslēgt šo pareizrakstības pārbaudītāju. Es tieši tā arī daru. Es Google Drive, man principā visi teksti saglabājās Google Drive, bet es viņus no sākuma uzrakstu Wordā, pārbaudu, un tad lieku iekšā. Un man ļoti patīk arī tie, kas izmanto, teiksim, MacBookus, Apple produktus, kad ir ļoti ērti, kad es rakstu uz datoru, uzrakstu Wordā, piespiežu tā kā kopiju, un priekš Instagram tas ir. Un tad es Instagramā to, kas ir tas captions, to aprakstu, es piespiežu vienkārši paste, un viņš paņem no mana datora, no Worda, paņem to tekstu. Tā kā. Jā. Un vēl viena lieta, ko kāds sekotājs vienā mūsu nesenā tiešraidē pateica, ka patiesībā arī Bing pārlūkprogrammā, Bing meklētājā, tā nav pārlūkprogramma, tas ir meklētājs, var arī izmantot mākslīgo intelektu, lai pārbaudītu teksta drukas un komatu kļūdas. Un es to pamēģināju, tas ir Bing tērzētavā, kas ir tā kā ChatGPT, spraudnis. Iestrādāts tajā tērzētavā. Tur var pārbaudīt, saliks komatus un izlabos drukas kļūdas. Mākslīgais intelekts arī latviešu valodā, tā kā kaut kas tāds jau ir un pieejams. Ļoti labi, jo es izmantoju arī, protams, Bingā var bez maksas. Es izmantoju, man ir arī maksas versija ChatGPT. Es varētu teorētiski pamēģināt paskatīties, kādi rezultāti. Es tur ievadīju tādu vienkāršu teikumu, kur es saliku vairākas kļūdas un man tiešām izlaboja. Un vēl pakomentēju, vēl iedeva saites uz papildu materiāliem, kur var atrast, kā ļoti, ļoti interesanti. Tā kā izmantot rīks un nebaidīties no rīkiem. Ja mums angliski tie rīki ir pieejami, tā intuitīvāk. Tomēr lielākā daļa dažādu sociālo mēdīju labo nevis automātiski, bet pasvītro vai nekļūdas, ja pašā Gmailā atbildā rakstot, forši tev iedot valodas padomus uzreiz. Bet latviešu valodā pie tā vairāk ir jāpiedomā, bet ir šie rīki, un es ļoti aicinu tos izmantot, jo drukas kļūdas mēs neredzam savā tekstā. Un tas ir pilnīgi normāli. Ir cilvēki, protams, kas to dara, kuriem nevajag pārlasīt, kuriem tur viss ir kārtībā, bet lielākā daļa no mums mēs lasām vārdu, kā pilnībā, mēs lasām vārda jēgu, nevis vārda burtus. Un tāpēc mēs paskrienām garām dažkārt, vai arī cita tekstā mēs paskrienām, varbūt cita teksts ir uzrakstīts tik labi, ka mēs lasām atkal to jēgu un nepamanām un nevaram izlabot tās drukas kļūdas, bet no malas tās bieži vien var redzēt. Un mēs jau zinām, ka sociālo tīklu lasītāji ir ļoti vērīgi un ļoti, ļoti piekasīgi. Es domāju, ka tavējie, tad, kad tev ir kļūdas, tad tur 100% tev ir vēstules par to. Tas vispār ļoti interesanti. Man liekas, ir labi arī parunāt. Mēs te runājam par to, kā ir pareizi, kā vajag darīt, bet man liekas, arī svarīgi normalizēt šo kļūdīšanos. Un es to ik pa laikam izdaru arī savos tīklos, gan parādu, ka es kaut kur esmu kļūdījusies, gan arī atgādinu, ka tas nav galvenais, ka mums nav jāaizmirst, ko cilvēks gribēja pateikt, tikai tāpēc, ka viņš pateica nepareizo vārdu, un man arī ir ieraksts par to, kā aizrādīt, vai vispār aizrādīt. Ja? Bet vienlaiks, protams, es publiskā vidē man vairāk ir jādomā. Un dažkārt cilvēki mani satiek tādā privātā situācijā, iepazīst ar mani varbūt pirmo reizi klātienē, saka, bet kā tu runā? Ja, kā valodniece šitā pasaka? Saka, jā, bet es esmu cilvēks. Mana valoda ir tāda pati kā jebkuram citam. Jā, es protu atšifrēt, saprast, kurā situācijā ko izmanto un ko nē, bet es negribētu savā privātajā laikā domāt visu laiku, ka tik es nepasaku kādu anglicismu vai ka tik es nepasaku kādu neliterāru vārdu. Mēs visi esam cilvēki. Tas viss ir atkarīgs no situācijas, kurā mēs runājam, un es to cenšos arī maksimāli normalizēt. Bet tajā pašā laikā, protams, ja cilvēks būs uzrakstījis neskaidri, nesaprotam, un tur vēl būs tās drukas kļūdas, un komati nebūs salikt, mums būs grūti uztvert to tekstu. Tas teksts nebūs iedarbīgs. Mums tas cilvēks nav jālinčo, bet tas cilvēks visticamāk nebūs sasniedzis to mērķi, ko vēlējies. Teiksim, mēs pats, protams, ja man tās kļūdas vēl joprojām ir, tad acīm redzot, man tā nav pietiekoši liela motivācija, bet es ļoti labi saprotu arī no tāda komunikācijas pārdošanas zīmolvedības viedokļa, ka tas signalizē kaut ko.
signalizē rūpību. Jā, un es zinu, ka manā gadījumā tas kaitē man. Es ļoti ceru, ka tās attiecības, kas ir izveidotas auditorijā, ka viņi man mazliet vairāk piedod. Bet es zinu, tas ir svarīgi. Bet tas, ko tu tikko teici par to, kā tu komunicē savā ikdienā, mums pēdējā gada laikā sanāca, gribētos biežāk, bet mēs esam diezgan runājuši savā starpā. Un tas ir tas, kur es gribēju tevi uzslavēt. Ar tevi nav nevienā brīdī kaut kāda sajūta, ka man ir baigi jāpielāgo tas, kā es runātu. Es varu pateikt, ka es zinu, ka tev pat nav tāda doma, ka tagad vajadzētu kaut ko labot. Man nav tāda sajūta, ka es runātu ar savu latviešu valodas skolotāju, jo es latviešu valodas skolotājs riktīgi forši man bija, bet ja es pateicu kaut ko nepareizi, tā bija kļūda, viņa bija jālabo, protams, un tad forši ar tevīm, ka var runāt un ka var arī diskutēt un var meklēt šo te balansu. Viena lieta, kuru es gribēju vēl, viena tēma, kuru es gribēju vēl varbūt izrunāt, ir par stāstniecību un stāstniecības nozīmi komunikācijā. Angliski tos bieži vien mēs dzirdam anglisko versiju, storytellings, ka tas ir ļoti svarīgs gan pārdošanā, gan visā, ko mēs darām, ka tas storytellings tā stāstniecība ir ļoti, ļoti svarīga. Ja tu varētu, varbūt, ieskicēt, kas ir vispār tā stāstniecība un kā cilvēks, kurš varbūt šobrīd neizmanto šos te principus, kā viņš varbūt varētu sākt integrēt iekšā savā komunikācijā arī šo stāstniecību. Jā, un tāds modes vārds arī, ko bieži dzirdam, vai ne? Un patiesībā mēs jau stāstniecību izmantojam ikdienā. Un droši vien vienkāršāk izstāstīt, kas tas ir, būtu pateikt, ka tas ir veids, kā mēs komunicējam jau izsenes. Kad mēs vēl nerakstījām, bet sēdējām kaut kur alā pie ugunskura un stāstījām viens otram stāstus par to, kā mums ir gājis pa dienu, ko mēs atradām, ko mēs nomedījām un tā tālāk, kā mūsu ikdiena rit. Stāstniecība ir arī, protams, pamatā pasakām. Ja, tie, kuri lasa saviem bērniem, noteikti zina, ka tam nav jābūt nekam sarežģītam. Bet tur vienmēr būs kaut kāds varonis grāmatā, kurš kaut kam ies cauri, viņam būs draugi vai viņam varbūt būs kāds pretinieks. Un beigās būs varbūt kaut kāda balva, vai cilvēks kaut ko iegūs, kaut ko sasniegs, kaut ko iemācīsies. Un tā arī mēs stāstām, piemēram, atgriežoties no kāda brauciena. Kādam draugam pie vīna glāzes vai pie sulas glāzes mēs stāstām, aizbrauc tur, izdarīt, notika tas, jā, un tad man palīdzēja tas, un tad vēl tas. Tas ir tas, kā mēs dabiski veidojam saziņu mutvārdos. Kad mēs runājam, piemēram, par kaut kādām tādiem privātiem notikumiem, tādā brīvā situācijā, mums tas sanāk ļoti dabiski. Bet tiklīdz mums ir jāuzraksta publiska ziņa, vai tiklīdz robots ieslēdzās. Jāvada mācības, ieslēdzas robots, tik daudz domu, gribas pateikt visu šito, to, un mēs aizmirstam, ka mēs runājam ar cilvēkiem. Un ka tie principi ir tie paši. Stāstīt no zināmā uz nezināmo, ja tad veidot to ķēdīt tādā veidā, vai stāstīt no vienkāršā uz sarežģīto, nesākt ar sarežģītiem terminiem, bet vispirms lēnām to cilvēku aizvest, ja, kā tu saki, paņemt aiz rokas un izvest cauri, stāstīt chronoloģiski, piemēram, arī spēcīgs rīks kā kaut. Vai stāstīt no problēmas uz risinājumu, notika tas, kā es to atrisināju. Vai cēloņu sakarībās, ja, bija tas, tāpēc radās tas, un tad bija tas. Ja šie veidi ir vairāk, un tā mēs stāstām ikdienā. Ja mēs paņemtu jebkuru savu privātu situāciju, vai nu grāmatu, ko mēs lasām bērnam, vai arī kā mēs dalāmies par dienas notikumiem kādam citam, vai zinu, kas ar man šodien notika, un pāanalizētu to no tāda meta valodas viedokļa, ieskatītos aiz tā, kā es to runāju, un mēs redzētu visus tos mehānismus. Un tie dara brīnumus, ja tos izmanto mācību vadīšanā, vai ja tos izmanto vēstules rakstīšanā, vai Instagram teksta rakstīšanā. Klasiski, kur talantīgi satura veidotāji izmanto stāstniecību, ir stāstiņos, jeb storijos. Bet arī tur pie tā ir jāpiedomā. Tev jāpadomā par šo kompozīciju. Vai tu stāstīsi chronoloģiski, kas notika? Ja, vai tu stāstīsi varbūt caur to gūto mācību, vai vismaz intrigu pateiksi, ja? Šodien es aizgāju tur un notika tas, un visi gaida turpinājumu.
Stāstiņos to stāstniecību varbūt tā vienkāršāk ir īstenot, bet tur arī jāpiedomā, protams. Bet ko tad darīt ar stāstniecību rakstos? Te ir svarīgi domāt par to, lai šim tekstam būtu loģiska struktūra, lai tas loģiski dotos uz priekšu. Jā, lai mēs cilvēku nenomocītu uzreiz ar kādiem sarežģītām koncepcijām, sarežģītām idejām. Un tādā veidā domāt. Domāt vienmēr, ko es pateikšu sākumā, ko es pateikšu beigās. Jā, jo dažkārt mēs pašās beigās pasakām svarīgāko un riskējam ar to, ka cilvēki to neizlasīs. Varbūt to vajag pateikt sākumā. Arī viens no tādiem, es to saucu par lietišķo stāstniecību vai sociālo tīklu stāstniecību, viens no principiem arī padomāt, vai svarīgāko šajā gadījumā nevajadzētu teikt sākumā. Situācijas ir dažādas, un tā tālāk. Domāt par to. Domāt par to, vai šim tekstam tiešām ir tāds loģisks plūdums, kronoloģisks vai no vienkāršā uz sarežģīto, no zināmā uz nezināmo. Šis, man liekas, ir ļoti precīzi. Un tāpēc, ka bieži vien tas, kur tīpaši kaut kādas pārdodot apmācības un cilvēki vienkārši uzreiz sāk, tev vajag šo, uzreiz sāk ar to pat ne ar risinājumu, viņi sāk uzreiz ar produktu. Viņi uzreiz sāk ar produktu. Un tas, ka cilvēks, viņš nav gatavs šai informācijai, jo tas no sākuma cilvēkam ir tā kā jāapzinās, ka viņam vispār ir tā, tavs produkts risina kaut kādu problēmu. Cilvēkam vispār no sākuma jāapzinās, ka viņam ir tāda problēma, no kurienes tā problēma varbūt rodās. Cik dārgi viņi maksā un tā tālāk. Un tad viņam ir jāapzinās par to, ka bet tai problēmai ir risinājums. Un tu vari stāstīt par to, kāds ir tas risinājums. Un tikai tad teorētiski tu vari iepazīstināt ar savu produktu, jo cilvēks ir kā nobriedz, es zinu, ka man tā problēma, es ticu, ka viņi var atrisināt ar šo lietu, un tas ir tas, ko tavs produkts arī piedāvā. Un man liekas, tas ir tik, it kā liekas vienkārši, bet ieviešot pat šādu, padomājot par to, kur šobrīd atrodas mana auditorija, viņu tanī stāstiņā. Un tādā veidā, pielāgojot to komunikāciju, tas jau būs, tu būsi soli tālāk. Man liekas, ka vēl viena lieta, ko gribās papildināt, ir tas, ka par šo stāstniecību, ka bieži vien ieiet kādā mājaslapā, ja mēs paskatītos un pajautāt jautājumu, par ko ir šis stāsts, par kuru personu, vai par kuru, kas ir tas stāsts, es nezinu, kā galvenais varonis. Yeah. Lielākajā daļā, vēl joprojām lielākā daļā no mājaslapām, lielā daļā no tekstiem, galvenais varonis ir tas uzņēmums, tas speciālists. Mēs tur 20 gadus jau palīdzam to. Pirms 20 gadiem es sāku interesēties par šo lietu, un tas viss stāsts ir par to otru cilvēku. Par to pašu rakstnieku. Vai par produktu, ja? Tas tikai produktu apraksts. Jā, un tad vienkārši pajautāt šo un cenšoties apmest to stāstu otrādi, ka tas stāsts ir par lasītāju, tu jau automātiski palielināsi to cilvēku skaitu, kuru tā kā vispār uzsāks lasīt vai kas turpinās lasīt un kas izlasīs vispār tos tavus tekstus, ja tu to pašu stāstu kaut kādā veidā pārmetīs, ka tas nevis par tevi, bet par tavu lasītāju. Jo šī ir, man liekas, es redzu no pārdošanas, ka šī ir, man liekas, tāda tipiskākā kļūda, ka visi ir SSS, un kad aizmirst pajautāt, kāds labums, kāds iegūms, kā tas ir par to cilvēku, kas to lasīs. Un arī rakstīt jautājumu veidā, piemēram, veidot virsrakstus kā jautājumus, ko varētu uzdot pats cilvēks. Piemēram, mēs gribam kaut ko pārdot vai gribam, lai cilvēks kaut kur pierakstās. Tā kā tu saki, vispirms mēs izstāstām vispār, kas tas ir. Ja? Kas ir tas un tas? Vai kā tas tev maksā naudu vai ne? Un tā tālāk. Tie ir jautājumi, ko cilvēks pats uzdot, piemēram, sarunā. Ja? Un tad veidot šos un rakstīt noteikti iegūmu valodā. Man vispār patīk, kā tu stāsti par pārdošanas lapām, jo tur kāds atvērs jebkuru tavu jaunumu lapu, ko tu sūti, vai tavu pašu tavu lapu, arī redzēs to stāstniecības struktūru tur. Ja, ka tu vispirms iezīmē vispār, kāpēc tas ir svarīgi, un ko tu zaudēsi, ja tu to nemācēsi, vai ja tu to nedarīsi, ko tu iegūsi, ja tu to darīsi. Un arī tas adresējums ir svarīgs. Tu vai jūs, ja nevis, piemēram, ka mācības tāds un tāds palīdz darīt to un to. Nē, tev palīdz. Ja, tu iegūsi. Ja tas dialogs arī ļoti svarīgs, jo arī jebkurā stāstā, arī jebkurā pasakā ir tas dialogs. Arī jebkurā sarunā, ko mēs stāstām par atvaļinājumu braucienu, arī tas dialogs.
un tālāk nākamais posms, kur tu vienmēr izstāsti arī, kāpēc tieši tu, vai kāpēc tieši šis produkts, ja ir tas, kuram vajadzētu tev būt. Un atkal tas ir caur tādu prizmu, kā es varu tev palīdzēt. Nevis kā es māku visu šito un cik es esmu labs, bet kā es tev varu palīdzēt. Un es vedu cilvēku tālāk, es izstāstu, kāda ir tā mana, kāpēc es tā autoritāte vai tas sociālais kapitāls, kā mūsdienās populāri teikt. Un tikai tad es nonāku kādā brīdī, kur es izstāstu, kas tad ir tas produkts. Un atkal ne jau vienkārši aprakstu, ka tas ir tas un tas, tāds un tāds mācības, ja tik un ilgi un to, bet atkal kāds labums tev no tām mācībām būs. Un tajā procesā, kad es to stāstu, piemēram, pārdošanas lapā, es visu laiku dodu iespēju tam lasītājam vai nu uzdot papildu jautājumus, vai uzreiz veikt kaut kādu darbību. Jo arī ikdienā tā notiek, mums uzdod papildu jautājumus, vai kaut ko saka, atsūt man saiti, ja? Tā dažkārt arī notiek. Un mēs piedāvājam šo iespēju arī tajā lapā vai tajā jaunuma lapā nospiest uzreiz, ja? Pieteikties vai vēl piereģistrēties. Man ļoti patīk arī, domājot, īpaši tas saistās ar visiem, bet tīpaši par pārdošanas lapām, jo pārdošanas lapām bieži vien ir tāda ļoti tas likmes ir augstas, jo labāka lapa būs, jo principā tev ir labāks tas pārdevējs, kas tavā vietā pārdod. Un tas, ko man patīk ļoti domāt, tas, ko tu pieminēji, jau ir tieši par to plūdumu, ko es cenšos pēc tam kā pārbaudīt, vai tā lapa strādā vai nē. Es uzaicinu, arī draugi, kur ir potenciālie klienti, es uzaicinu viņus vienkārši, kas nezina to produktu, es viņiem parādu to lapu, un pasaku, lai viņi pastāvs, kā viņi vienkārši viņai tur skrūlē cauri, un kurā vienā viņi māja galvu, kur viņi pasmaida, kur viņi sasmējās vai kaut kas tamdīs. Un tās situācijas bieži vien, kur ļoti labi, kur tā empātija ļoti, ļoti palīdz, ir tas, ka tu kaut ko pasaki, un tu zini, tad, kad tu šo lietu pasaki cilvēkam, viņam uzreiz ienāk prātā kaut kāds iebildums. Jā, bet es nezinu, man nav tehnisko zināšanu. Piemēram, tu pasaki, kāpēc tik labi uztaisīt kursu, un viņam vienmēr es zinu, ka ir labi, bet man nav tehnisko zināšanu. Un ja nākamais teikums ir, iespējams, tev tikko prātā ienāca, ka tev nav tehnisko zināšanu. Un tiem cilvēkiem, un es pats arī, es lasu tās lapas, kuras par mani, es lasu, kā tu zināji, ka man tas ienāk prātā. Un tas uzāķēja, un tas palīdz turpināt lasīt, bet vēl viena lieta ir tāda, protams, ka tas ir mūsu smadzenes arī strādā ar to, ka, ja kāds cilvēks labāk par mūsu pašai bieži vien māk ielikt vārdos to mūsu problēmu, mēs automātiski pieņemsim, ka tam cilvēkam ir risinājums. Yeah. Tas ir mūsu, ar to ir jāuzmanās, tas ir mūsu, es nezinu, kā latviskais tulkojums, kaut kāds bias, kā ir latviskais tulkojums. Oficiāli tam ir tā kā neobjektivitāte vai aizspriedumi, neapzināti priekšstati savā ziņā. Jā, mūsu smadzeņu kaut kāds neracionāls veids, kā mēs varbūt uztveram to informāciju, ir tas, ka mēs, ja kāds cilvēks būs mums liekas, ka viņš lasa mūsu prātu. Yeah. Un tad mēs automātiski pieņemsim, ka viņš noteikti zina labāko risinājumu šai problēmai. Bet tas ir tas, ko mēs tad, kad mēs pārdodam, bet tad, kad mēs komunicējam, mēs vienkārši domājam, tad, kad es šo pasaku, kas ir tas, kas varētu ienākt prātā lasītājam, un tad ar to turpināt. Un tādā veidā veidojās, es to redzu, ka tā ir tāda, protams, ka tur ir arī zinātnām šā formula, bet es redzu, ka tur arī mazliet tā māksla ir, kur var eksperimentēt, un tāpēc, man liekas, arī Instagrams ir ļoti labs spēļu laukums, kur var visu kaut ko pamēģināt, tīpaši tajos storijos, jo viņi pēc 24 stundām pazūd, kur tu vari paspēlēties šajos stāstiņos, un tur arī ir tie statistikas rādītāji kaut kādi, kas tev parāda arī, cik labi to eksperimenta rezultāts kaut kādā ziņā tev parāda, protams, ka nevajag visu izvilkt tikai no Instagram statistikas un dzīties pakaļ kaut kādai popularitātei, bet tu vari redzēt, kas strādāja labāk un kas varbūt netika optimāli. Un tāpēc ir svarīgs tās sarunas, gan tās vēstules, kur tev uzdod papildu jautājumus, jo tur jau cilvēki arī pateiks. Manā gadījumā klasika, es daudz runāju par vienkāršo valodu, ko izmanto arvien biežāk dokumentos, lietišķās vēstulēs, un man cilvēks saka, bet klases iebildums, vai tas neapdraudēs valodu? Ja? Vai to varēs izmantot tiesā? Un es tajā ieklausos. Varbūt man pašai pat tas nebija ienācis prātā, ka par to vajadzētu satraukties, jo es jau to zinu. Bet tad, kad man tā pajautā, es saprotu, man tas arī ir jāstāsta pašai. Man uzreiz uz to iebildumu ir jāatbild. Un tāpēc ir tik svarīgi klausīties, un mēs atgriežamies pie tās
klienta izpētes, ja pie potenciālās auditorijas izpētes runāt tajā valodā. Jo, ja mēs tā nedarīsim, mēs vienkārši uzblēzīsim pārdošanas lapu, vispār nedomājot par to, kas mūsu auditorijai ir skaidrs vai nav skaidrs, ko auditorija vajag pajautāt, tad arī nebūs tā rezultāta. Ja mums nebūs tā materiāla, no kā veidot tos tekstus pārdošanas lapā. Nu, ko, šī saruna izvērtās vēl labāk, nekā es biju iecerējis. Man tik ļoti patīk ar tevīm runāt. Es varētu diskutēt par komunikāciju, par valodu. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk tavs skatījums. Man ļoti patīk tas, kā tu tiešām, nevis ir tāds vārds, latviskajums, rigīdi, tāda ļoti vienkārši pieturies pie, šitais ir vienīgais veids, bet ka tu tiešām skaties no situācijas, skaties no auditorijas, skaties no tā cilvēka, kurš komunicē. Un man šī saruna ļoti, ļoti palīdzēja, un es jau zinu, kas ir tās lietas, kuras es uzlabošu tīpaši savā rakstiskajā komunikācijā. Un es ceru arī tiem, kas klausās, ka arī šī saruna noderēs. Vai tev ir vēl kāds komentārs, varbūt ne komentārs, bet tā kā es teicu, šajā auditorijā bieži vien ir tie cilvēki, kuriem nav milzīgs komunikācijas departaments, bet kuri paši ir savs komunikācijas departaments un kuri komunicē bieži vien Instagramā, kas veido un pārdod savas mācības. Vai tev ir kaut kas, nezinu, ko tu viņiem vēlētos iedot saistībā ar komunikāciju, ko tu gribētu, ka viņi varbūt apzinās vai saprot? Man gribētos iedrošināt un nebaidīties izmantot visus iespējamos spēļu laukumus, eksperimentēt, nebaidīties no tā. Pat, ja liekas, es jau nemāku, es jau neprotu, ir tikai viens veids, kā iemācīties iedarbīgi sazināties. Un tas nav sēžot un lasot grāmatas tikai, vai klausoties, ko Andis ar saviem viesiem labu stāsta. Tas ir darot. Pirmām kārtām darot. Paņemt kaut vai vienu ideju no šīs sarunas un aiziet un izdarīt. Ja man tiešām gribas iedrošināt, nebaidīties, ka laba, iedarbīga komunikācija nav kaut kāda privilēģija, kas pieder tikai dažiem cilvēkiem. Ik viens to var iemācīties, darot, mēģinot, un mums visiem tādas iespējas ir, pat ja tu esi viens pats un dari visu, esi cilvēks orķestrs. Un pat ja tās būs dažas minūtes dienā kaut ko pamēģināt, rezultāts būs acīm redzams. Paldies tev! Tiem, kas klausās, noteikti, es ceru, ka lielākā daļa jau ir piesakojuši Aigai Instagramā, tātad pieturzīmes Instagramā mierīgi var atrast, bet tāpat tās noteikti iesaku doties uz pieturzīmes.lv mājaslapu. Tur var atrast gan informāciju par Aigas mācībām, ko viņa vada, gan par konsultācijām, kurām var pieteikties, noteikti iesaku, un var atrast arī dažādus bezmaksas vērtīgos resursus, kurus Aiga ir sagatavojis, kas palīdzēs, ikdienā, es nezinu, kā komunikācijā, ikdienas komunikācijā vienkārši ir palīdzējis. Es nezinu, kurš jums ir populārākais, jums tur ir ļoti daudz, es zinu, ka ir arī viens tieši par sociālo tīklu, dažādiem terminu izmantošanu, dažādi tulkojumi ir pieejami. Kurš jums šobrīd ir populārākais no tiem resursiem, kas jums ir? Droši vien sociālo mēdīju terminu vārnīca tagad ir aktuāli, jo tur tiešām vienkopis ir apkopot daudz terminu, ko ikdienā varbūt pasakām angliski. Nepadomājot, ka ir arī latviešu valodas vārdi. Un otrs, laikam, ir šis liekvārdības ieteikumu saraksts, kur ir tādi pamata ieteikumi, kā savu tekstu veidot trāpīgāku, tiešāku, precīzāku. Tur ir gan piemēri. Man pašai patīk no tiem arī tā devētais rosinātāju vārdu materiāls. Angliski to sauc par triggeriem. Bieži vien latviešu valodā mēs arī izmantojam vārdu triggers. Tur arī ir noderīgi padomi, arī konkrēti piemēri un padomi varbūt, ko lietot, no kā izvairīties. Tā kā iesaku ieskatīties un atkarībā no sava mērķa vai no savas problēmas izvēlēties piemērotāko. Super, es tos pēdējos divus, ko pieminēju, noteikti lejuplādēšu. Es zinu, ka es arī noteikti varu uzlabot šīs te prasmes. Tā kā paldies tev, es ceru un es zinu, ka es tev uzaicināšu uz vēl kādu sarunu. Es ceru, ka tu piekritīsi. Man tiešām ļoti patīk šīs te sarunas, šīs te diskusijas, un es ceru, ka man noderēja, es ceru, tiem, kas klausās, arī noderēja. Tā kā paldies tev vēlreiz, Aiga. Paldies par sarunu, arī par padomēm, jo es pat pierakstīju vairākas lietas, ko tūlīt pat iešu darīt ar saviem tekstiem. Tā kā vienmēr vērtīgi ir tev aprunāties. Super, labi. Čau! Atā! Te atkal es ceru, ka tev šī saruna likās tikpat noderīga, kā man pašam. Ja tā bija, tad lūdzu padalies ar to tālāk. Ja tu zini kādu savus jomas ekspertu, coacha vai kursa veidotāju, kurš vēlas attīstīt savu biznesu online virzienā, lūdzu aizsūti viņam vai viņai saiti uz šo sarunu. Tādā veidā tu palīdzēsi gan šim cilvēkam, gan man.
Paldies tev un uz tikšanos nākamajā sarunā.